Mācības ceļā tas ir apgūts, ir vērots gan kā māma krāsojās, gan kā draudzene krāsojās, un jautājumi, un uzdodu jautājumus, un arī bieži vien tur man kāda, teiksim, jebkurai kosmētikai ir kāds derīguma termiņš, un kad viņš tur iet uz beigām, paliek kāds tur, nezinu, pāris mēneši, tad meitenes man bieži vien atdāvina šo kosmētiku, un es viņu izmantoju tālāk, ja? Nu, ja es uzskatu, ka viņu var izmantot, jo strādājas ar labu kosmētiku, jo teiksim, ekonomēt uz kosmētiku, tu pats sev paildzini darbu pirmkārt, otrkārt arī šis aizgājējs jau var neizskat dabisks, ja? Jo es, ja strādāju, tad izmantoju L'Oreal, kas, manuprāt, ir pietiekami labi šim, ko es daru, ja? Jā, pašmācības ceļā, lai gan no tām personām, kad pamatskolā un vidusskolā man vairāk bija sievietes draugi un draudzenes, ja? Un es atceros no skolas laikiem, ko pirms 6. 7. klasa, kad meitenes sāk krāsoties, tad es esmu bijis arī tur par izmēģinājumu trusīti, ja? Sēdējis ar uzkrāsotu aci, ja? Un pēc tam viņi tīri nost. Tā kā sagad šī kosmētika, teiksim, man nav nekas svešs, ja? Un arī šī kosmētikas uzklāšana, visi netiek grimēti, ja? Es esmu par to, lai aizgājis izstāst naturāls. Respektīvi izmantoju tikai, lai es sektu kādu zilumiņu vai kādu plankumus, un ja es redzu, ka ir pārāk bāls, tad es padaru viņu bišķiņu, teiksim, jā, vizuāli pievilcīgāku, saulaināku, kā lai saka, jā. Tur kādu bronzerīti, kaut ko tam līdzīgu, un tā, jā. Tā kā kosmētika, jā, nav problēma.